Sveiciens visiem! Un tā vakar pārvācāmies no pilsētas jau uz tādu tuvāk dabai atrašanās vietu. Noīrējām šādu te villu. Noīrējām arī 2 motobaikus. Sieva ar meitu aizbrauca uz futbola stadionu mazliet patrenēties braukšanā. Tādēļ es izmantoju šo iespēju un parādīšu, kā tad izskatās mūsu jaunā dzīves vieta. Šeit kaimiņam aiz sētas aug bišķiņ kokosrieksti. Pa gabalu izskatās tā kā mūsu smilšērkšķi tādā krāsā. Nu, te ir trepīte uz leju. Dzīvojam mēs apmēram kādus 5 kilometrus no paša Ulbudas centra. Tā kā principā tas ir pat kājām izejams gabals. Bet, nu, mūsu mocīši ir noīrēti baiki, tā kā izmantosim šo te iespēju. Tagad Ulbu, ejam iekšā. Ejam iekšā. Mazliet čīkst, bet to mēs sataisīsim. Kas tad mums te notiek? Šodien ir tāda mazliet nomākusies diena. Katru dienu, kopš mēs te ieradāmies, līja lietus. Tagad pēdējās 3 dienas, šī jau ir 4. vēl nav bijis. Nu, tāda mākoņa staigā. Iespējams, kad var arī uzlīt. Un tā, te ir 2 atpūtas krēsli. Šeit aiz sētas aug kaut kādi banānu koki vai krūmi, grūti pateikt, kā viņus pareizi dēvēt. Un šeit ir mūsu lielais ieguvums. Tas ir baseins ar ziloņiem. Baseins tiek filtrēts no kādiem 6 rītā līdz 10 vakarā. Ūdens te visu laiku, kā lai saka, burbuļo. Ūdens ir apmēram, nezinu, 27, 28 grādi silts tāds. Nu, mazliet var atveldzēties, bet nu ļoti silti. Šeit mums ir arī augļu dārzs. Šis ir mūsu lielais smirdīgais draugs duriāns. Izskatās, ka tie augļi varētu būt drīz gatavi, bet nu negribētu, ka tāds uzkrīt uz galvas. Tad laikam varētu būt arī, kā lai saka, pēdējā reize. Tā, šeit mums ir neliela tāda pļaviņa. Pļaviņa, un aug mums, ja nemaldos, tā ir papaja. Papaja aug, izskatās, ka viņa te būs diezgan daudz. Viens jau sāk palikt dzeltens, varēsim jaunedēļ paprovēt, kā garšo. Nu, tur ir tāds lejā tā kā tāda neliela upīte tek, tāda tērcīte, un otrā pusē ir jau citas villas. Šis ir tāds tā kā altārītis vietējiem dieviem. Vajadzēs uzlikt kādu puķīti un cepumiņu. Nu, šie ir mūsu ziloņi. Te ir viena guļamistaba. Iesim bišķi tuvāk. Te ir tāda atvērtā virtuve. Bāra leti, galdu, šūpuļu, krēsls. Un kas ir nav mazsvarīgi, mums ir arī 2 Wi-Fi rūteri, 2 dažādi Wi-Fi mums ir. Šitais gan tikko ir nogāzies, labi, pēc tam es pacelšu. Šī ir meiteņa istaba, tad baigi dziļi neiesim. Nu, tur ir liela gulta, tālāk ir ap stūri tualete, duša. Šeit ir tāds masīva koka galds.
Šeit ir mans mazais skolnieks, kurš mācās. Leduskapis. Tālāk tur stūrī ir plīts. Nu, tādi piederumi. Un šeit ir mūsu guļamistaba. Nesam vēl paspējuši lāgā izpekelēties. Skapis, gulta, tualete, duša, nu un tā tālāk. Nu, tas īsumā viss.